Kad aiziet skolotājs, viņš savu pasauli ir atstājis savos bērnos. Par režisors Intas Aleksas bērniem sevi var saukt gandrīz 3 jaugaunieku paaudzes. Arī tie, kam šodien jau sirmums vīs matos, atceras, kā pirms vairāk nekā pusgadsimta viņus tolaik viklus bērnus Slaida un Stalts sagaidījusi Intas tante. Tā kā man vecāki, abi divi arī spēlēja Adolfa Alnāna teātrī, un tā kā es jau biju 3 gadus veca, tad viņa teica, tev ir jānāk uz dramatisko kolektīvu. Un tad es sāku jau no 3-4 gadiem, kā mazā meitiņa Indrai Rogai un Vigo Rogam stāvēja blakus un skaitīja tautas dziesmas. Un tā gadiem ejot, es tā esmu palikusi pie viņas. Jo patiesībā man šķiet, ka viņa ir iedevusi to pašu būtiskāko, kas cilvēkam vajag to dvēseli, to satvaru. Vairāk nekā 20 gadus Adolfa Alnāna teātrī Inta Aleksa darbojās tandemā ar režisoru Luciņu Fedovu. Arī aizejot pelnītā atpūtā, darbs tika turpināts, kā saka viņas lielie bērni, istabas teātrī. Tajā laikā, kad viņi vairs īsti nevarēja tik viegli pārvietoties, tad mēs gājām pie viņas uz istabu, uz mājām un gatavojām dažādas dzejas kompozīcijas. Bija Skalbe, bija Leonīds Breikšs, bija šī pati Anda Līce, bija Brigadere, bija daudz dažādu brīnišķīgu darbu. Un tad mēs Latviešu biedrības namiem, piemēram, vai baznīcām, mēs ar viņiem patiesībā svarīgāks pat bija tas gatavošanās process. Tā pasaule, kad tu ieeji kāda cita dzejnieka pasaulē. Šodien gluži kā agrāk viņi sanākuši kopā, lai ar pēdējo tikai pirms dažiem mēnešiem iestudēto Andas Līces literāro kompozīciju Citāda gaisma pateiktu paldies savai skolotājai un izpildīt viņas pēdējo vēlmi. Kad manis vairs nebūs, jums ir jārunā. Ticu tam, ka cilvēki labi darba idejas dzīvo kosmosā. Un viņi jau atnāk pa laikam pie tiem, kam tas ir nepieciešams. Tagad es domāju, ka Indiņas labie darbi un labie visi, tā kā saka, tas labais, ko viņi atdeva cilvēkiem, viņš jau nepazūd, viņš tur kaut kur augšā. Labie darbi nenomirst.